Šajā video pastāstīšu par to, kāds man bija setups ekipējumam un mantām līdzi Marokas ceļojumā uz 2 nedēļām. Principā visi gaužām vienkārši. Braucot pirmo reizi, teikšu, gandrīz trāpīju 10 ar visu to, kas bija vajadzīgs, kas noderēja. Varbūt kaut ko nedaudz pa daudz paņēmu, bet galvenais, ka nekas nebija par īsu. Tātad, pirmais ķiveri. Šitādu te ķiverīt, Aero Commander 2. Speciāli tika iegādāta šim braucienam. Ļoti ērta, forša un galvenais, kas liekas viegla galvā. Pēc izjūtām ļoti viegla galvā, kas ir svarīga. Sver viņa 1,5 kilograms, plus mīnus 50 grami, bet viņu principā nejūt, un tas ir ļoti svarīgi. Šeit GoPro stiprinājums iebūvēts, tātad, kas ir ļoti laba papildu feature, un, protams, ka tika uzliktā saruna iekārtas. Iekārta, principā, kā vienreiz viņu uzliek, tā bez viņas vairs iztikt nevar. Ja brauc vienatā, tad kaut vai no tā iemesla, ka var atbildēt zvaniem un var uzlikt mūziku. Mūzika tātad gariem pārbraucieniem diezgan būtiski, vismaz man. Komplektā ar pinloku, ko es nebiju gan izdarījis, es biju atstājis mājās šo te vēja aizsardzību, ko es vēlāk aizstāju ar MacGyvereni, tātad līmlēta aplīmēju, jo reāli gāja iekšā acīs vējš. Tātad tas tika novērsts ļoti vienkāršā veidā. Tagad ir izņemts ārā polsteris, lai samazgātu. Bet ķivere ļoti laba, iesaku. Iepriekš man ir bijuši tikai un vienīgi tātad man bija Shoei GTR ķiveres, un kas viņām ir mīnus, kas man bija būtiski braucot uz tādu saulainu valsti. Tātad, ka ir nadziņš, galvenokārt pret sauli. Ja saules smuki spīd tieši uz nadziņu, tad tātad viņa aizsargā. Kā arī šeit papildu izvirzījumu žoklim, jo ar šo ķiveri, kas ir visparastākā ielas ķivere, strādājot, elsojot, elpojot, par cik tas žoklis ir diezgan tuvu, reāli nav ko elpot. Tad šeit tā gaisa apmaiņa, gaisa daudzums, kas pienāk klāt, ir krietni lielāks izvirzītā žokļa dēļ un ir viegli elpot. Šis tātad ir setups, pie kuras noteikti kādu laiku vēl labu pieturēšos. Viss man tā absolūti apmierina. Tālāk, kas mums ir? Tātad man bija kopā, man bija Kriega somas. Kriega ir noteikti viens no vadošajiem somu ražotājiem. Un jā, viņas varbūt nav tas lētākais variants, bet viņas maksā tik, cik tas maksā. Un dienas beigās noteikti, ka viņas savu darbu izdara ļoti labi. Tātad var redzēt, ka tā apakšā ir inženierija. Nu, kā inženierija, bet cilvēki ir domājuši, viņas ļoti praktiskas un ērtas. Tātad gar dugām man bija 2 mazās sešnieces. Vienā sešniecē bija tikai cimdi un ķivers tīrāmais, un otrā bija instrumenti. Tātad sāksim ar pirmo somu. Šito es jau startā zināju, ka būs pa daudz. Viens no kolēģiem, jeb ceļa biedriem, bija šo pašu šķidrumu pārlējis mazākā trauciņā, kas ir ļoti labs lēmums. Tad ir noteikti mikrošķiedra. Man bija līdzi viena kaut kāda lietota uz ātro, bet principā vajadzētu vismaz 2 jaunas, labas mikrošķiedras lupatiņas, lai var notīrīt ķiverē stikliņu. Un cimdi. Man bija 4 pāri cimdi. Visus viņus es esmu ņēmis Intermoto. Tā kā, ja tev vajag labus cimdus, tad tā ir vieta, kur to var dabūt. Bija Oksfordiņi, 2 pāri. Kāpēc 2? Tātad šie ir regulārai braukšanai. Kāpēc 2? Ja dubļos vieni sasmērēs, tad slīd rokas un samaina uz otriem. Pa to naudu ļoti labi cimdi. Vieni man ir no pagājušā gada, viens nopirku pilnīgi jauns ar šo braucienu. Viens vienīgs mīnus, viņi nereaģē uz telefonu. Principā, jā, tas nekam nedara. Tad ir vidēja siltuma un ar lietus membrānu. Ja es nemaldos, jā, man šeit ir lietus membrāna. Tātad, kaut kādās kalnu pārējās jau šos te es vilku.
un viņa noderēja, un tad ir vēl 4. pāris, kas ir, ja es nemaldos, siltākie cimdi no Alpinestars ar Goroteksu, un šo tā tad, jā, šie man arī Marokā noderēja, ka mēs braucām kalnos, ka bija 2 grādi, ar roku apsildi mocim bija tas, kas vajag, nu, tieši laikā, teiksim tā. Ziemā ar kvadricikliem ir braukts pie kaut kāda -10, pieņemsim, viņi galīgi nestrādā, rokas salst, par cik tur ir govs āda, tā tad, nu, āda nav labs siltuma izolators. Un tad, jā, -10 grādus nestrādā, tur jau jāvalk ziemas slēpošanas cimdi, teiksim tā. Tas viss tā tad bija vienā somā gar dugām, tā tad šādā te 6 tieši laikā, principā perfekto bija. Un otra soma bija, principā, visiem instrumentiem, kuri man bija jāpaņem, mēs bijām sadalījuši, kas ko ņem. Tātad šeit man bija daļa no vajadzīgiem instrumentiem, un vēl papildus bija līdzi viena maņķerovka, tāda 40 centimetrīga, to gan es pieliku mocim pie dugas pielīmēju. Un man vēl bija papildus seškanšu komplekts, kas man šeit somā. Bet tātad tehniskā zeķe, tekošai dakšai, tā, protams, ka speciāli netika līdzi ņemta, tā ir vienkārši vecā zeķe. Multimetrs, tālāk mums ir lukturīts, ko vienreiz arī nācās izmantot tumsā, nitrila cimdi, ja kaut kas jāskrūvē, 2 noderēja. Tad mums ir izolene, vēl bija MacGyveren līdzi, visādas elektroinstalācijas, smilšpapīrs, ja nu ir jālīmē kamera. Jā, nu visādas elektroinstalācijas man te bija līdzi, daudz vietu neaizņem, bet ja kaut kas no tā savaigās, tad ir labi, ka tas ir līdzi. Kameras man nebija jāņem līdzi, bet es paņēmu, jo man likās, ka, nu, lai jau ir 2 kameras, 21, 18. Tātad multitools, ar šito principā var atvērt jebkuru priekšējo disku. Cik ir Āfrikai? Man šeit kā Āfrikai varētu būt, ka ir 17, bet vairāk pa 24 nav redzēts, ka mocim būtu. Tātad, principā, ar šo var atvērt jebkuram mocim priekšā disku. Un kas mums te vēl ir? Principā, tas ir ar visu. Tātad bija vēl MacGyveren līdzi. Jā, nu te var ielikt vēl instrumentus. No tātad instrumentu komplekta, jā, man tātad bija līdz šāds Milwaukee komplektiņš, kurā, principā, nu, gan arī viss nepieciešamās, lai veiktu pirmās nepieciešamības, tātad remontus motociklam. Ik pa laikam viņu atvēra, vajadzēja kaut kāds seškantīts, vienā brīdī vajadzēja filtrus pastīties. Šis bija labs sabiedrotais, kvalitatīvs, lai skrūvētu moci. Jā, nav viņš viegls, bet, nu, instrumenti ir kaut kādi vajadzīgi. Un vēl viena lieta, kas man bija līdzi, tie bija aizmugurējie bremžu kluči. Tātad mazi, daudz vietu neaizņem, viegli, bet tu esi pasargāts no tā, ka tev iespējams būs apēsti kluči. Tātad arī pat Latvijas TET izbraucienos tāda lieta var notikt, kur pēkšņi tu skaties un tev nav aizmugurējo kluču. Proti, braucot pa dubļiem, pa māliem, spolējot tiem cauri, dubļi klučus apēd vienā momentā. Tāpēc ir labi, ka ir līdzi vēl viens rezerves pāris. Tas bija gar otru dubu. Tātad viens variants bija sākumā, ko es domāju, centrālo bākas somu, bet es viņu pieliku un sapratu, ka man tas mocis uzreiz liekas ļoti masīvs, kā arī stāvot kājās, viņa pret kājām tā soma atdurās. Un tā iemesla dēļ es viņu neuzliku un izvēlējos šādu risinājumu, par kuru es esmu absolūti apmierināts, ka pēc viņš braucot pilnībā netraucē, ir ļoti ērti. Tu vari atdalīt tātad vienā pusē, tātad manā gadījumā cimdi, es zinu, ka tur man ir cimdi, otrā pusē instrumenti. Plus svars tiek nonests uz leju, nevis uznests augšā uz bākas, kas arī ir ļoti būtiski. Labai motocikla vadīšanai, vieglai.
jo zemāks smaguma centrs, jo labāk vadās. Viens vienīgs mīnus, ko es paldies Dievam nepieredzēju, bet tā tad šie instrumenti izspiežās cauri starp dugām, viņi iziet cauri starp dugām un krītot, viņi var salauzt plasmas, attiecīgi dugai mazliet pazūd tā aizsardzība, jo trieciens caur šo somu, caur instrumentiem var aiziet uz plasmas. Tas tāds vienīgais mīnus, ko es biju iedomājies. Jā, tālāk, tas ir no priekšējā setapa, paturpināsim ar ekipējumu. Par ekipējumu turpinot. Man bija ļoti vienkāršs drēbes, tātad, tas ir adrenaliņjaka, kura man ir no pagājušā gada. Pa to naudu, teiksim, izcils variants. Šo te var arī nopirkt Intermoto. No mīnusiem uzreiz, ko es sapratu jau pirms ceļojuma, pataustot viņu pāris mazgāšanas, viņai ir tāda raupja palikusi. Tas, protams, ka aizsardzību nemaina, kā arī šie klipši ir tātad velcro klipši palikuši vāji. Visādi citādi jaka ar daudz ventilācijām, jaka ar kas viņai bija? Viņai bija pārklājums tas ar C-burtu. Nevar vairs atrast. Kaut kur bija rakstīts viņai. Vairs nav. Labi, nav būtiski. Bet tā tad muguras sargs, elkoņu sargi, kas arī ir būtiski, kas gan likās, ka dažbrīd kaut kā slīd lejā, bet viņai ir vēl divi slāņi iekšā, kur arī tika likt iekšā, likt ārā, attiecīgi mainoties temperatūrai. Tātad, jā, tas arī ir būtiski siltās oderes. Viena bija siltā, otra vēja. Es neatceros, cik viņi maksāja, varētu būt kaut kas līdz 100 eiro par to naudu. Reāli labs price performance. Vai nākamreiz es viņu ņemtu? Es laikam, ka pamēģinātu kaut kādu firmas jāku līdz 300 eiro, lai tīri saprastu vienkārši to atšķirību. Bet visādi citādi, tātad, protams, ka ventilācija ir svarīga, un ventilācija viņai ir šeit, muguras daļā, diezgan daudz. Bikses, ja es nemaldos, tad tas pats modelis, arī adrenalīns, tātad ventilācija, kas tad biksēm daudz var būt, bet ceļu sargi šitiem man tošni slīdēja lejā. Un es braucot jūtu, ka ja es krītu, tad man puscelis ir aizsargāts tikai. Tā tas ir mīnus. Viņai siltā odara iekšā ir. Protams, ka izņem ārā, ieliec iekšā atkarībā no vajadzības, no temperatūras. Pāriet pāri viņš smuki zābakam. Tas arī, labi, tas laikam visām biksēm. Bet nākamreiz es droši vien šīs bikses neņemtu, es ņemtu kaut kādas moto džinsas. Ceļuši karstā valstī ar šīm, tātad bija ļoti karsti. Bet par to naudu man šķiet, ka arī diezgan izcils produkts. Negribu samelot, domāju, ka kaut kas līdz 50 eiro varētu būt šīs bikses. Varbūt pat vēl mazāk, arī Intermoto. Ja tev vajag budžeta price performance, tad šitas noteikti, ka ir variants. Tālāk zābaki. Pēdējā brīdī vispār neparedzēti. Braucot pirkt ķiveres, izdomāju, ka man jau visu laiku sēdēja prātā, ka ar krosa zābakiem būs galīgi garām 2 nedēļas. Man ir Alpinestar Stage 10, un viņi tādi cieši, un pēc 2 dienu braukšanas jau jūtās. Kā arī staigāt, protams, ka ir grūtāk, bet attiecīgi tur ir aizsardzība. Un tad labi, ka es pēdējā brīdī izdomāju paņemt tātad šos, kas ir Adventure Enduro zābaki. Alpinestar Taukans, tātad, ja es nemaldos, paši krūtākie Alpinestars Enduro zābaki, viņiem ir Gore-Tex membrāna, kaut kur bija Gore-Tex uzraksts, Gore-Tex. Viņi, teiksim tā, ļoti, ļoti ērti zābaki, principā vispār nejūt, ka viņi ir kājās, uzvilkt arī ļoti viegli. Vienīgais mīnus kaut kā šitie te grūti sarežģīti regulējās, pārāk grūti iet iekšā. Bet visādi citādi,
ļoti labs pirkums, viņi nebija lēti, bet to cenu aizmirst jau pirmajās pāris dienās, kad tu saproti, ka tev ir reāli labs komforts kājai, ka nekas nespiež un ka viņi ir ļoti viegli uzvelkami virsū un novelkami nost. Tātad ievelkam vienkārši iekšā. Aiztaisam cietu, aiztaisam šito cietu. Ļoti viegli aiztaisās viste un ievelkās. Tik vienkārši bija novilkt nost. Tātad noteikti iesaku tiem, kas meklē ērtus adventure enduro zābakus. Šis ir variants, viņus arī var nopirkt. Tātad Intermoto. Man gan tas viss notika pēdējā dienā. Intermoto nebija mans izmērs, un es viņus nopirku Forspeedā. Bet tātad gan Intermoto, gan Forspeedā šie ir dabonami. Tālāk Alpinestars muguras un krūšu aizsargs. Principā es viņu velku jebkurā izbraucienā. Kāpēc? Papildu drošība nekad nenāk pa ļaunu. Ja tu kaut kur krīt un atcīt krūtis, nu tad ir labi, ka ir šāds te aizsargs. Un plus ir tāds, ka viņu absolūti nejūt, ka viņš ir virsū. Jā, tas ir tātad būtiski. Tālāk, kas mums ir uz muguras? Šī tāda te soma, ūdens soma, ieliet laikam 2 litri, kā arī var ielikot batoniņus, kaut kādus lādētāju vādus, kas ir vajadzīgs. Baigi, protams, ka ar svaru nevajag aizrauties, lai pēc iespējas mazāk noslogot to muguru, bet bija ļoti komfortabli ieliekot vēl kaut kādu pudeli. Te kaut kāds tāds tilpumiņš parādījās, un tad smuki to somu bija kā atzveltne šai teltī. Ieliec kruīziņā, uz atpakaļ muguriņu atliec, un jā, reāli komfortabli uz Āfrikas bija. Nu jā, tātad kas vēl? Protams, ka termoveļa, tātad gan bikses, gan augšējā daļa, kas ir arī, braucot uz Maroku pavasarī, vajadzīga lieta. Ir sevišķi kalnos. Tad balaklava, šitā ir adrenalina, man viņa nepatīk, man viņa nevērta. Šitā vīla te kaut ko spiežās, bet šitāda lietiņa arī ir vajadzīga. Gan šitas ir vajadzīgs, gan vienkārši parastais lakats. Jo vējš tur arī ir, un tad prasās kaut kādu aizsardzību. Nu, ko tālāk ir Kriega somas. Saslavēja gan ļoti viņas, bet viena man izkusa. Ņemot vērā to, ka viss ir oriģināls Kriega risinājums priekš Āfrikas, gan pamatne. Nu, somas tātad visiem vienādas ir, kaut kas izpūtēja. Kaut kāds karstums aizgāja, principā soma ir beigta. Šito, nezinu, mēģināsim aizsūtīt uz garantiju, ko viņi par to saka. Bet tātad ekipējums čības, bišķiņ deformējušās. Šitajā somā man bija vienkārši manas ikdienas drēbes, tās jau ir izņemts, tur nav ko rādīt. Bet tātad te mums ir metīrās drēbes ieliktas, tad te mums ir jakai dubultais slānis, to, ko es teicu. Tātad kur ir vēja, un otrs ir siltumam. Šitāds te ieliekās iekšā rāvē, kā jau visiem aiztaisās. Tālāk man bija līdzi vēl motokrosa zeķes. Principā noderēja, jo pirmajās dienās man tās bikses kaut ko te bišķiņ berzēja, uzvilk zeķi, tad tas viss bija ok. Pēc tam vairs neberzēja, pēc tam, protams, ka arī vairs nevilk viņas, jo viņas, principā, aiziet līdz pusciskai un tad papildu sildītais, teiksim tā, papildu karstums. Tad ir biksēm iekšējā izolācija. Tad mums ir termotārps. Visu es šitā te sarulēju, iespējas dziļāk iestumiem. Tad mums ir lietus bikses, Oksfords, L izmērs. Uzvalkot, izstāst, ka viņš būtu 3XL. Nezinu, nenormāli milzīgs. Bet vienreiz noderēja. Tad te mums vēl ir iekšā kaut kāda batons vēl palicis. Tad mums ir, guļamais, kuru vienreiz es izmantoju, jo mēs palikām kaut kādā nezināmas izcelsmes viesnīcā, kur pa higienu nebija saprotams.
šito vienreiz, bet diemžēl viņš nenoderēja nekam citam. Telti mēs tā arī neuzlikām. Tālāk Oxford jaka un viena atslēga milzīga. Tas ir aizmugurējiem riteniem. Nu, principā, bišķiņ pa lielu, tur var izdomāt kaut kādu mazāku risinājumu noteikti. Man patika, vienam no mūsu biedriem bija šāda atslēga pārtaisīt noslīpēta par monteni. Tātad 2 vienā. Šita nogriez, uztais kaut kādu fāzīti, lai var riepu pārmainīt. Ļoti laba ideja Artūram bija. Un tas, principā, ir viss, kas vienā somā. Otrā tātad bija kaut kāds man apģērbs, treniņbikses, džinses, maikas. Principā no 2 lietām nav jēga no džinsām un treniņbiksēm. Jāizvēlās viena. Vai džins, vai treniņbikses. Vismaz otro reizi es noteikti, ka neņem 2 lietas. Nav vajadzīgs. Kaut kādas, 5 maikas, 6. Tikpat daudz zeķes. Un kaut kādas, 4, 5 sapens. Protams, ka kaut kādās vietās var izmazgāt. Sliktākajā scenārijā viesnīcā izmazgāja rokām, kas arī tika darīts. Tad bija centrālā soma, kurā bija ēdiens. Ceļojuma sākumā, pēc tam jau tas viss palika tukšāks, bet principā tā tad 18, 12 litri bija, un tā tad šeit 6 un 6, vēl 12, cik mums sanāk 24, 36, 60 litri kopā bija, plus vēl mugursom. Uz 2 nedēļām pilnībā pietika. Dažbrīd likās, ka ir pa maz vieta kaut ko, bet tas viss ir ļoti atkarīgs no tā, cik kompakti tas viss tiek salikts. Pie tā ir jāpatrenējas pie salikšanas un loģiskas salikšanas, bet principā vairāk par 60 litriem noteikti nav vajadzīgs. Ir vienkārši, ja tev ir par maz, tad tev ir jāoptimizē kaut kas. Un to visdrīzāk var izdarīt tikai braucot un ar pieredzi. Un tā tad vēl aizmugurē telts, kurai es mainīju lokāciju atkarībā no tā, pa kurien mums ir jābrauc. Tātad, ja mums bija jābrauc, tā telts ļoti foršs reku. Es pasūtīju vēl Kriegijai šādus stropītes, kas ir bišķiņ pa īsu, prasās garāks. Bet tātad te smuki, tādā tā kā ordinālā risinājumā, tas viss dara. Ja bija jābrauc pārbrauciens kaut kāds, tad man viņš šeit bija novietojums. Un attiecīgi te man mugursomas varēja atsutēt un muguras atzveltne bija. Ja bija kaut kāds offroads, tad es viņu pārleku centrālajai somai augšpusē. Proti, lai es varētu pārnest svaru uz aizmuguri, tātad dibenu uz aizmuguri. Attiecīgi, lai tā braukšana būtu vieglāka, drošāka. Papildu klāt eļas balons. Vispār to teltes vienā brīdī tādā, tā kā nebija nevienam degviela, man ieskaitot un kalnā, es viņu pazaudēju. Man bija šeit pielikta pudele izslīdēja un telts arī kaut kādā brīdī izslīdēja, un tad vajadzēja braukt augšā kalnā bez degvielas vēl 15 minūtes augšā, bet veiksmīgi atradām. Tas bija ceļojuma sākumā, kur tātad, likās, ka telti tā kā vajadzēs, bet nevajadzēja. Neko, tas uz nākamajiem kaut kādiem izbraucieniem. Noteikti, ka Latvijā ir kaut kad būs jāpaliek teltī tīri treniņu dēļ, lai es pār saprast, kā tas ir kempingot teltī ar moci. Te man tāda krūzīte pielikta bija, lai arī taupītu varbūt somā vietu. Dažbrīd man bija reku guļamais šitā ielikts, vispār 2 vienā krūzīte ar neizmantoju ne reizi. Nevis guļamais, bet tas ir man šķiet kā madracis, jā. Tāds setups, un kas vēl Kriegai ļoti forši, viņu var noņemt un uzlikt ļoti vienkārši. Tātad sēglu soma saucamā uzliek virsū, šeit apieta prāmi un piefiksējās šeit. Tas pats notiek otrā pusē, un pēc tam šie te 2 aiz speciāliem tādiem izvirzījumiem aizvalkās, vienkārši pievelc viņu, un tā tad ļoti viegli nostiprināt var un ļoti viegli noņemt nost. Un tad šādu te vienkārši iekšā viesnīcā. Un, protams, plus vēl šī ir jānoķē nost.
no tātad aizmugurējiem stiprinājumiem, jo tie stiprinās pie moča un šie priekšējie pie pamatnes. Protams, var arī to visu pielikt pie pamatnes šeit, bet tātad jāpar cik vajag, lai var pārnest svaru uz aizmuguri. Tad nācās šādi stiprināt, bet tātad Kriegai forši tas, ka tev ir daudz dažādas opcijas, kā pieņemsim stiprināt centrālo kravu, var šitā likt somu, var pagriezt pa 90 grādiem uz priekšu, uz aizmuguri, var tātad celt piramīdu vēl uz augšu, iespējas ir daudz un dažādas. Nu jā, tātad šāds ir mans setups. Principā, kā jau es teicu, trāpīju diezgan precīzi ar to, kas ir vajadzīgs. Un jā, es ceru, ka to šis palīdzēja. Un jā, ņemam tātad močus un dodamies piedzīvojumā, jo tas ir reāli aizraujoši, interesanti un noteikti piedzīvojumi ar močiem paliek vēl ilgi atmiņā, kā ļoti spilgti dzīves momenti. Tiekās! I don't even know what she said, cause she foreign. Yeah, she foreign. And she got endurance, like the way she forms. And she gon' perform it, look the same in morning. She don't stop, keep going. I don't even know what she said, but this what I hear in my head. Il n'est pas fou, il aime ses goûts, il la voit partout. Il attend debout, une rose à la main, non, quand rien ne le tient. Dans ses love stories, dans ses love Okay, I